Krāna arī iesmērās līdzīgi. Otrā guļu vieta bija pļaviņā. Kaut kādā. Nostēlts. Šoreiz bija ar Pļaviņā, meža maliņā. karoču. Vakar nesanāca uzfilmēt reportāžu, tāpēc, ka mēs jau bijām salīduši telti un bija tumšs. Nevarēja tur pafilmēt. Karoči pa vakardienu. Bičes! Pa vakardienu runājot. Sākām braukt no vietas, kur mēs pagājušais bijām otrā dienā. Braucām, visu laiku bija pretvējš. Braucam. Līdz Pluņģei tikām. Tas ir kā 20 km. Pēc tam no Pluņģei paēdām. Braucām uz... Es ēdu salāts, jā. Man bija salāti. Maizīti es nopirku. Un 3 alas. Un to es ēdu. Zini, kas vēl bija? Es nopirku tos krūgriezni tādu. Jā, tā bija. Sauss ir. Bērē nav. Kas vēl pa vakardienu? Tas spēkons? Es nevaru atcerēties visu. Es gribēju aliņu paņemt. Nomest manējā. Tas spēkons bija apkārt vai kaut kas cits? Tikko? Jā. Es laikam pierdu. Bļet, kas ir? Jau kurēs jau? Tas ir pišķiets, man laikam nav. Laikam nav to taisīšana meistars. Šitā vai pateikt vispār cilvēkam? Utu. Mums ir stūri. Kas viņai notika? Kamariera. Kamera life. Bijām Pluņģē. Palikām. Bet aizbraucām paēst. Tad mīnām tālāk. Bija vēl skarbāks vējš. Līdz Rietavai. Līdz Rietavai tad? Jā, jo tad bišķiņ griezās. Tad meklējām to zemnieku, tad bišķi mazāk palika. Bet līdz Rietavai bija normāls. Gājuši līdz Rietavai. Tas zemnieki jau bija vispār tas muko. Pa to pļauju vēl foršāk. Jā, vispār bez vēja, bez mazāk. Tur bija pirmās meitenes, kas no aizmugurs izskatījās labi. Bļet, fuck nātri. Un tad mēs Vēl vienreiz izcelt no aizmuguras. Kas tas bija tāds? izminām ārā un minām pa tādu bajo šosei. Kas nahuj te viss. Izminām ārā, minām uz nekurienu, ne? Tu tur man āķē vaļā, ja? Jā. Mums vairāk dzirdam tavu soļu nekā tu man tur filmē. Kaut kur nostājas, kad es stāstu. Es tik stāvu. Es no nātriem bēgu. Tās skaļā. Nu, tas tik sūdīgs orators es. Ar iežekstikulē, lai jūt, ka tev sāp tā lieta kaut kā tā, nevis. Ej. Kur mēs bijām visā? Kur? Vakar? Pēc Rietavas. No Rietavas tālāk? Mēs braucām... No Rietavas braucām Uz tiem kasdaņiem vai kas viņi tādi? dažus kilometrus, jā. 9. No Rietavas braucām uz dažus kilometrus līdz tādai vietai, kur bija jāizdomā, ko brauksim tālāk. Izbraucām viņu cauri, un tur bija tāds kalns uz leju un uz augšu, tad vēl uz augšu. Tad bija pa asfaltnieku, bišķi pabraucām un nogriezāmies uz ceļu, kas īstenībā nebija tas ceļš, kurš mums bija domāts.
ko jūs vēlāk varēsiet apskatīt bildēs. Tur bija, var teikt, lauku celiņš tāds. Mīnām, pa pļavām, pa visurien, līdz satika vienu lietuvietu, kas pastāstīja, ka bišķi tālāk jau tur būs pilsētiņa. Bet to mēs paši redzējām, ka tur būs. Šitā nevajag pateikt. No tās mēs pagriezāmies uz tiem jonaiķiem vai kaut kādiem. Tur bija rādīts, ka tu nākamā pilsēta 5 kīļi, bet pa zeminieku mīnām vairāk. Pēc 6 bija tā nākamā. Tad jau uzminām uz šosejas, minām. Caur kaut kādiem bikstveidīgajiem, kur visiem bija zirgi. Tad nominām pa kaldiņu. Tur bija baigi labi, tur bija diezgan uz leju tā forši. Labs asfalts. Tur bija uz leju nominām. Pagaidījām, kamēr Kaspars pievelk 2 kilometrus. Tad ļāvām viņam iemīt, viņš iemina bišķiņ tālāk. Viņš iemina. Un tā bija Kaspar pilsētiņa. Kur dzērāja sēdēja pie būdiņa. Tur mēs atkal noripojam no tās pilsētas un pagaidījām Kasparu. Un tad jau bija mežs. Minām pa mežu līdz pilsētai, kur bija pēdējā vieta, kur varēja kaut ko nopirkt. Tur gan bija 2 smukas meitenes. Gan no aizmugures, gan no priekš. Nāca 2 reizes uz veikalu pilnīgi. Lai apskatītu, kas tie tādi pa džekiem bija. No sevis gribētu pieminēt, kad viņi saka, kad ir smukas meitenes, visām viņām ir 14 līdz 15 gadi. Punkts. Diršana tām pēdējām nebija čīsti. Tās viņam ir tās smukās. Viņi. Kaut vai beviņi. Un toreiz pēc veikalu. Kad šitā ceitā. Tur, ka rači pēc veikalu. Braucot garām sīkajiem, gandrīz, ja man būtu štanganieks, būtu nopisies tā uz Audī, ka man būtu galva pret stiklu, vēl būtu atsits pret spārnu un kapots būtu ielocies no manas sāpošās dirses. Bet tas nenotika, es savaldījos ar kāju, un tad mēs uzminām kalnā, un tad bija baigs smukais ceļš, ko Lauris domāja, kaut kas te nav tīrs. Tāds ritīgais, ko vācieši pat tādu var neatļauties. Par to mēs minām. Raiti gāja. 4 kājām vai 5. 6 pat. Nu, kaut kas tā. Raiti gāja, bet nāca virsū visu laiku vien tuvojamies tādam melnam mākoni. Tālāk arī nebija ko meklēt. Bija kaut kāds celiņš pēc tāda 6% iekšā, un tad mēs iebraucām pa vienu, kur bija māja otrā pusē, pa otru mēs minām, te mēs no esam. Krievija ir Tūlīt kaut kā. Rekord. Tur, aiz kokiem. Pēc ceļu mums jau bišķi jāpabrauc būs priekšā tāda liela pilsēta, kur paņems bišķi kaliņas, lai jau krieviem var sadzēt. Riteņus varbūt iemainīsim pēc tā kā kaut kādiem. Tad jau nāksim mājās ar kājām. Bet čausim visus, ko vajadzēs. Nē. Tad mums būs jābrauc gar tādiem ezeriem pie robežas. Bet tas jau būs cits stāsts. Citā dienā. Nē, šodienā būs.